Tātad, kur jau ir pabeigtas, jau durvis ieliktas, nu, gandrīz pabeigtas. Tad pastāstīšu, kā mums te gājis. Ielikām durvis, smuki nolīmējām ar skoču, lai putas netrāpa uz oplodēm. Pēc tam pēc nākamajā dienā klientam pašam jānogriež, jānoplēš tās aplodes un jānogriež putas, un viss būs čotka. Tātad, durvi biezumiņš, viss kā nākās. Nu, un iekšpuses izskatās šādi. Vienīgais, tā kā mēs tulītās vēl liksim arī apdari, tad pagaidām putas neesam pilnībā ieputuši. Bet, ja pasūta durvis bez apdares, tad uzreizām attiecīgi arī putas tiks pilnībā iepūstas, un klients jau pēc tam, teiksim, var šeit vai nu reģipšu apdari taisīt, vai nu arī MDF apdari taisīt pašu. Bet šajā gadījumā mēs uztaisīsim arī apdari visu ar MDF-u, un tad nākamajā video varēs redzēt, kā izskatās viss pabeigtais darbiņš.